Ir uzcelta skaista ģimenes māja. Bērni paaugušies, ir arī savs ģimenes mīlulis, kaķu seniors, tomēr Dace, Edgars, Keita un Ričards jau vairākus gadus sprieduši un domājuši, ka ļoti gribētos ievest mājās arī suni. Un beidzot pienācis brīdis, kad sapratuši, viss, bez suņa vairs nevaram dzīvot, kā pavisam drīz izrādījies, šis kopīgais ģimenes lēmums nozīmējis jaunas dzīves sākumu suņu dāmai Bafai. Bafa kopā ar saviem nesen dzimušajiem kucēniem nonāca patversmē pēc iepriekšējās saimnieces nāves. Mazie suņuki viens pēc otra adoptēti, bet 8 gadus vecā Bafiņa jaunās mājas joprojām pacietīgi gaidīja. Tā kā pirms vairākiem gadiem Dace bija darbojusies kā brīvprātīgā dažādās dzīvnieku patvērsmēs, labi izpratusi situāciju, kādā nonākusi ir Bafa. Protams, es redzēju to, cik daudz nāk pakaļ tādiem šķirnīgiem suņiem vai kucēniem, un redzēju arī to, cik dažreiz gadiem sēž šie vecākie suņi, un ka patiesībā viņi ir fantastiski draugi, un viņi var sniegt ģimenei nemazāk tās visas mīlestības un draudzības, kā visi citi. Patversmē Bafa ģimenes uzmanību piesaistīja, jo bijusi viena no nedaudzajiem suņiem, kas uzvedusies ļoti mierīgi un, atšķirībā no citiem, nav nepārtraukti rējusi. Kā arī ieklausoties darbinieku ieteikumos, kuri raksturojuši Bafu kā ļoti gudru un draudzīgu suni, kas labi saprotas ar bērniem, jau pēc pirmās pastaigas kļūst skaidrs, brieži ir atraduši savu suni. Mēs viņu vienkārši nevaram, kā saka, palaist garām. Tā bija būtībā vienreizēja iespēja paņemt tieši tādu suni, kādu mēs vienmēr esam vēlējušies. Viņa ir mīļa, gudra, būtībā viņi ir visu, ko var vēlēties. Man ļoti patika. Bafa bija ļoti mīļa. Viņa arī nerūc uz nevienu. Viņa bija ļoti draudzīga un spēlīga. Mēs pamanījām, ka Bafa būtībā atbilst mūsu pašu iekšējiem tādam mieram. Tad, izejot pastaigā, mēs sapratām, ka jā, viņai ir arī jautrība, viņa ir ļoti gudra, un viņa ir fantastiska ar bērniem. Viņa nekad nevelk, un viņa vienmēr paskatīsies, vai viņš paspēja man līdzi, vai viņš nāk šeit, vai viņš ies tur. Tā bija būtībā tiešām tāda mīlestība no pirmā acu skata, kad mēs sapratām, ka mēs nevienu citu negribam pat vispār. Iesākumā Bafa visu notiekošo it kā vērojusi no malas. Acīm redzot bažījusies, vai tiešām viņa paliks jaunajā mājā un netiks vesta projām. Viņa savā gultā negāja, tas gan bija. Viņa nebija pieradusi pie mīkstās guļvietas, viņa arī dīvānos nekur nekāpa, gulēja tikai zemē. Ēdinājām mēs viņu sākumā ar to lēnās ēdināšanas bļodiņu, jo, protams, jā, viņa gribēja pēc iespējas vairāk. Tāds stresainais periods, man liekas, bija burtiski tāds nedēļu. Pēc tam viņi tā kā saprata, ka var kāpt tajā migā iekšā un iejutās. Gan vecākiem, gan bērniem Bafa ir pirmais suns mūžā, un visi kā viens atzīst, ka dzīve ar suni ir daudz labāka nekā bez suņa. Dace pat uzskata, ka noteikti ir iespējams novilkt robežu dzīve pirms Bafas un dzīve ar Bafu. Pirms mēs vairāk bijām tā kā katrs par sevi. Protams, neizbēgam tās viedierīces, bet šobrīd, tad, kad mums ir suns, mēs vairāk visi kopā daram kaut kādas kopīgas lietas. Braucam, skrienam, atpūšamies. Tāpat, teiksim, visas tās Bafas barošanas un viss, kas saistīts ar suni, mēs to kopā daram. Un, protams, arī tas, ka suns palīdz bērniem būt draudzīgākiem. Ja kādreiz viņiem ir savā starpā kāds kašķis, tad Bafa vienkārši nāk pa vidu un tad viņiem kopā sākas kāda jautra spēle. Suns man ir motivācija darīt jebko. Piemēram, kad man vajag mosties uz skolu, mani tā kā modina, bet pēc tam, kad Bafa man pieeja klāts, man pabakstēt deg un tad es uzreiz pamostos. Bafa arī man uzlabo garu stāvokli. Vairākas reizes ir tā bijis.
Bafas ģimene ir pārliecināta. Sunim ir jāpiedzīvo viss, ko piedzīvo viņa saimnieki. Tādēļ mīlule visur tiek ņemta līdzi un katru reizi tiek svinēta ikvienam tik svarīgā kopā būšana. Kad viesojamies pie Briežu ģimenes, Dace un Bafa gatavojās jaunam, viņu dzīvē vēl nebijušam notikumam. Šogad mēs plānojam debitēt Stirnbuka kanikrosā. Mēģināsim izskriet to trasi un gūt jaunus piedzīvojumus un baudīt vienkārši dzīvi visi kopā. Un dažas dienas vēlāk izrādījās, ka Bafa un Dace sacensībās ir ieguvušas 3. vietu. Bafas pateicību un mīlestību par savu jauno dzīvi saimnieki izjūt katru dienu. Turklāt visi nereizi vien ir pārrunājuši, ka šķiet neiespējami, ja sunīti pirms viņiem būtu adoptējis kāds cits. Būtībā tas ir reāls ģimenes loceklis, kurš vienkārši varēja ar mums nebūt. Un tā visa fantastiskā dzīve un kopīgā tā laime. Es tiešām nezinu, tas laikam ir kaut kāds liktenis, jo tiešām mēs bijām īstajā laikā, īstajā vietā, un mēs šo suni gribējām jau vairākus gadus. Viennozīmīgi viņi ir pilnīgi pateicīgi par šo, un kā mums teica cilvēks, kas ir paņēmis suni, tādu, kā saka, pirkto suni, viņš saka, ka viņš Bafā redz to, ko viņš savā, diemžēl neredz, to, ka tas suns būtu gatavs par tevi atdot to dzīvību. Viņam būtībā šī dzīve ir pilnīgi kaut kas jauns, ko viņš tiešām novērtē, pēc tiem dzīves tādiem kūleņiem, kas līdz šim ir bijuši. Ikvienu nākamo saimnieku, kurš domā par suņa adopciju, Dace iedrošina. Arī gados vairs ne tik jauns suns var nest ģimenei gaidīto prieku, mīlestību un uzticību. To, ka šie suņi, kas ir jau vecāki un varbūt tieši tādas mammītes, viņas ir ļoti dzīves gudras. Viņās ir kaut kas tāds, ko pat nevar no kucēna nekādu dabūt un iemācīt. Viņas ir tiešām ļoti labi kompanjoni, viņas ļoti labi saprot un redz to cilvēku, to emociju un to, kā vispār ģimenē tās attiecības ir izveidotas un ko viņa, teiksim, tajā vai citā veidā var mums pienest, gūt arī pati no tā bauda. Dodoties uz patvērsmi pēc sava nākamā ģimenes locekļa, Dace saimniekiem iesaka turēt vaļā ne tikai acis, bet noteikti ieklausīties arī savā sirdsbalsī. Visticamāk jau cilvēkiem ir jājūt vienkārši, vai viņam tas suns ir piemērots vai nē. Protams, ka tas nav tāds vienreizējs gājiens uz patvērsmi, kurus vienkārši izvēlēšos vienu no visiem tagad un tūlīt. Jebkurā gadījumā cilvēkam ir jābrauc un vairākas reizes ar viņu jāpastaigā, jāpaskatās un jāsaprot vienkārši tā kopējā sinerģija, kā saka, lai viņiem būtu tiešām tas pievilkšanās spēks tāds, kā bija mums.